Labvakar! Vai jūs esat gatavi trakajam bliezienam? Jo es noteikti neesmu. Šodien, jaunieši, mēs parunāsim par lielisku satura radītāju vārdā seksists. Es jau esmu vēlējies par viņu izveidot video ļoti ilgu laiku. Tikai es esmu ļoti slinks un vienmēr ir bijusi tā vēlme, bet nekad nav bijusi tā apņēmība. Es pieņēmu, ka tagad ir īstais un pēdējais laiks. Kāpēc? To jūs uzzināsiet progresējot tālāk šajā video. Bet man liekas, ja jūs zinat, kas ir seksists, jūs zinat, kas ir noticis. Tātad, kas ir šis lieliskais jaunietis vai vispār par ko es šeit runāju? Kā jūs varat nesināt? Viņš ir atzīts par Latvijas 19. Ietekmīgāko influenceru. Kā tas notika? Es nezinu, jo Lauris Reiniks ir zem viņa un Ališuks M ir virs. Sāksim ar pašu sākumu. Es jums pastāstīšu, ko seksists, kas viņš ir un ko viņš dara. Viņam pieder meme accounts. Es iespējams iepriekš esmu pat apskatījis viņa meme account, es precīzi neatceros, bet viņš rada saturīgus un skaistus mīmus, kurus visi var baudīt, jo viņi ir smieklīgi, viņi ņirgājās par sievietēm, un tas ir tieši tas, kas mums ir vajadzīgs, vai ne? Pačakosim un paanalizēsim padziļināt viņa lielisko izcilo komēdiju un viņa smieklīgos mīmus. Kad skolotāja noliecās pēc krīta. Labs. Es nomiru no smiekliem. Kad nopirku jaunu krēslu, es atriepšos kuci. Labs, vai ne? Semestrs beidzies, un tu jau esi nesekmīgs. Tik relatable un tik nice, vienkārši. Man tik ļoti patīk relatable mīmi, jo tad es varu būt tā kā related, un man tāds, jā, es varu ietegot cilvēku, this is so me, lol. Mums katram ir tas krēsls. Tas ir tik relatable, jo man arī ir tas krēsls. Labs, vai ne? Īsāk sakot, jūs noprotat, ka šeit ir ļoti daudz smieklīgu, labu, foršu, jauku, sieviešu respektējošu, kādu vēl lielisku mīmu. Un viss ir lieliski. Mēs varbūt pat varam doties tālāk. Bet kāpēc? Vīrieti? Nākamais, par ko es gribēju parunāt, ir šī akaunta īpašnieks. Parā pupus. Ir izspiežās. Ir, Tas ir karstais viso. Jūs jau zināt, par ko ir runa. Viņš ir lielisks, atraktīvs jaunietis, kurš ir Jēkabpils karstākais DJs Regnārs. Jēkabpils vēl viena dziesma, tikai būs viena dziesma. Viņš var traki iekustināt pūli un viņš var uztaisīt labu mīmu. Man ir mazs piedāvājums meitenēm šodien. Visādi izmēri. Tie ir lielām meitenēm. Šie ir tādām līdz 18. Tāpēc, kur visas iespējas. Tas ir tā kā svētdienas sajūtām. Ieteikums. Can I die, please? Es par šo esmu vīlies. Es zinu, ka tu skaties. Šis nav labi. Nē. Reks pie skolas kurību. Un ejam skolā. Nākamais punkts, par ko es gribēju parunāt, ir seksista lieliskie skatītāji. Seksista tas main audience, vai vismaz tas skaļais audience, kas viņam raksta komentārus un kas ir arī dienas beigās atbildīgi par seksista nāvi. Tie ir šie lieliskie jaunieši, kas izdomā, ka tā ir laba ideja iesūtīt vīrietim no Jēkabpils savus lieliskos veikumus, ko viņi dara. Džeks pie skolas kurību. Un ejam skolā. Un tas vienkārši ļoti parāda seksista akaunta skatītāju intelekta līmeni. Un pat šaušalīgākais ir tas, ka viņi ir veseli 64,000. 64,000. Kā tas notika?
Kā? Tagad es domāju, laiks ķerties pie pēdējā punkta, kas ir seksista nāve. Īsāk sakot, ja mēs savalkam visu kopā, mūsu izglāba raidījums Best Taboo šoreiz, nevis 4. studija, kā to dara parasti 4. studija, bet liels paldies Best Taboo par viņu apņēmību nogalināt šo lielisko kanālu. Un es domāju, mēs varētu paskatīties šo lielisko stāstu, ko viņi ir izveidojuši par šo lielisko jaunieti seksistu. Bērni sastājušies bariņā smēķē, viens tīnis priekšplānā dzer stipro alkoholisko dzērienu. Video iemūžināti pamatskolas vecuma pusauģi. Bērni klipiņu nosūta ļoti populāram pašmāju sociālo tīklu kontam Seksists, kurā vēlāk arī publicē video. Veids, kā nenobrieduši prāti vēlas tapt pamanīti. Kā nu ne, seksistam sociālajā tīklā Instagram taču ir teju 65,000 abonentu. Konta īpašnieks ir pilngadīgs vīrietis Regnārs Marriņins no Aizkraukles. Bez minstināšanās publicē bērnu nelikumīgās, kaitīgās izpriecas. Ai, Regnār, kā tad tā? Viņi te tur alkohola pudeli rokās un smēķē. Jā, vai jūs... Man patīk šīs direktors reakcija. Ārprāts. Smēķē. Man liekas, viņi ar to saskarās gandrīz katru dienu. Man liekas, viņi ir super stressed out, kad ir atnākuši kaut kādu ziņu cilvēku, lielie 3. kanāla cilvēku un kaut ko tur viņiem stāsta par to, ka viņu bērni lieto alkoholus. Kāds ir tavas mērķa auditorijas vidējais vecums? Ja neskaita manu māsu... Meitenes. Ir meitenes, un es domāju, vidējais. Es jums īstenībā varētu parādīt, bet viņam nestāv vēl. Ir 13, 17 ir 3. vieta. Zem 10 gadiem. Zem 10 gadiem? Protams. Ja es pateiktu, ka ir, tad man ielikt cietumā. Man liekas, kad tevi ieliks cietumā tāpat Regnāri. Laiks nāks, viss labs nāk ar gaidīšanu. Konkrētajā gadījumā es redzu, es teiktu, diezgan nožēlojama situācija ar kādu jaunieti, pie kam ir daudz vecāks salīdzinoši nekā pat viņa auditorija, kas ir atklājis priekš sevis kaut kādu formulu, kā viņš var dzīvē kaut ko sasniegt. Jesus Christ, tu iedomājies, ka tu savā CV uzraksti, kad tu... Ko tu esi sasniedzis dzīvē? Es esmu DJs Jēkabpilī un es lieku mīmus, kur es ņirgājos par sievietēm. Un es lieku, kā mazgadīgie lieto alkoholu manā Instagramā. Nice. Tas izklausās pēc tāda ļoti promising CV ieraksta. Un ar tādu CV noteikti var dabūt labākos darbus uz planētas Zem. Jauns konkurss ir klāt. Meitene ar lielākajām krūtīm, kuras starp tām noturēs lielāko pudeli, tādu foršu pudeli, tā būs uzvarētāja. Bet vispirms, lai tiktu līdz uzvarētājas statusam, iesūti video un bildes. Mēs vērtēsim. Es īsti neesmu tā kā kīna likumdošanā, bet tas varētu būt kaut kādā veidā sasaistāms ar sexual assault. Nezinu, tas... Malacis, Regnāri, malacis. Jums no Best Taboo raidījuma zvana Roberts Blass. Jā, klausos. Vai jūs redzējāt, ka mēs jūs jau meklējām? Jā, es manīju, bet pašlaik ir tā, ka es neesmu nekur īpaši uz vietas, bet kādā jautājumā? Par jūsu aktivitātēm internetā vairāk, Instagram, Snapchats un tam līdzīgi. Mēs principā varam pēc kādas nedēļas tikties. Ir iespēja tagad parunāties telefoniski. Es pēc tūras pašlaik esmu. Šo rādīja televīzijā. Bez Tabū ievāktā informācija par tīņu izklaižu publicēšanu dara bažīgus arī bērnu tiesību aizstāvjus. Sabiedrības uzmanība ir ļoti lielā mērā jāpievērš šādai situācijai, kas absolūti nav pieļaujama. Šī informācija, kas ir nodota sabiedrībā, un situācijas un apstākļi, kurās ir iesaistīti bērni, absolūti neatbilst bērnu interesēm. Patīk, kā backgroundā
Kā šī sociālā darbiniece runā par bērnu tiesībām, čalis hito bongu. Ļoti nice. Man ļoti patīk, kā Besta Buša ir salicis kopā, izstās vienkārši lieliski. Tā tas viss arī viņam beidzās. Nē, viņš stili ir dzīves, viņš stili ļoti aktīvi liek lieliskus mīmus savā lapā, bet seksista fanu iesūtītie video vairs neeksistē. Tātad, mums ir par vienu autisma devu ikdienā mazāk, vienu saskarsmi ar dalbajubiem internetā mazāk. Paldies vīrietim, kas hitoja bongu. Un paldies Besta Buša. Paldies, ka arī tu skatījies šo video un tiksimies nākamajā.